Šodien pastaigājos ar suni un pamanīju, ka Rīgā ļoti daudz sastādītas liepas. Vai jūs zināt, kāpēc to pilsētās ir tik daudz? Tāpēc, ka viņām ir viegla kopšana, tās var graizīt un formēt kā vajag, viņas var iestādīt un viņas ir ļoti izturīgas pret saliem, pret temperatūras maiņām. Viņu zaru vainags rada ļoti labu ēnu, un kā mēs redzam šajā video, ko es nofilmēju, viņām ir ļoti daudz iekšējie zari, un tās aiztur ļoti labi vēju. Tāpēc es iesaku stādīt liepas arī saimniecībās, tur, kur jums vajag aizvēju. Mēs arī liepas stādīsim savā vējlauzī, tas vēl nav izdarīts, bet tas mums ir plānā, jo liepu zaru veidojums ir tāds, ka viņam ir daudz mazāki un lielāki zariņi, un viņas ļoti labi aiztur vēju. Faktiski viņas aiztur vēju vislabāk no visiem kokiem, kādi ir. Tāpēc arī pilsētās stāda viņas un laukos var droši stādīt. Protams, kad ir arī vēl citi plusi. Viņas savāc ļoti daudz putekļus arī uz savām lipīgajām lapām. Un starp citu, tās lapas nav lipīgas no pašām liepām, bet uz viņām dzīvo laputis, kas izdala šo sulu. Tāpēc arī lapas ir tik lipīgas. Un tagad jūs ziniet, ka tas, kas nonāk uz jūsu mašīnas, tā nav nekāda liepu sula, bet gan īstenībā to dara laputis. Tā kā droši stādiet liepas pie sevi, mēs arī to darīsim, un es domāju, ka jūs to drīz redzēsiet arī nākamajos video. Kā arī, protams, liepziedu tēja, tik smaržīga un veselīga un garšīga, superīga tēja vienkārši sanāk. Lai visiem forša šīs brīvdienas, un tiekamies jau drīzumā.